Šajā mirklī, saules vidū, es vēlos pastāstīt par kādu senu leģendu, jo tai būs cieši saistība ar nākamo priekšnesumu, kur redzēsim. Sensenos laikos čigāni agrāk ir bijuši putni. Kādu dienu, lidojot pirms zemes, tie ieraudzījuši brīnišķīgu pilu lidojot saulē. Ilgu dzīvi čigāni putni ielaidās pilī, kas bija pārpilna ar zostīm, vistām un tīteriem. Tie bija pārsteigti par ciemiņu dailu un sāka košos putnus kārdināt ar dāvanām, zeltu un dārdakmeņiem, lai tikai čigāni paliktu pilī. Drīz vien visi čigāni bija tērti mirdzošā zeltā. Tikai viens putns pretojās kārdinājumam un zeltam nepieskārās. Tas aicināja visu lidot prom, bet neviens neklausīja. Ar smagu sirdi putnes pacēlās debesīs un kā akmens ietriecās zemē. Viņa nāva lika čigāniem attiekties. Tie mēģināja pacelties spārnos, bet zelts viņus bija padarījis pārāk smagus. Vistas, zosis un tīteri triumfēja. Viņi gribēja turēt čigānu zeltītos būros, bet no debesīm nolidoja maza sarkana spalva. Tā atbrīvoja čigānus no mantas smaguma, bet spārnos pacelt vairs nespēja. Spalva pacēlās vējā un aizlidoja pasaules plašajos ceļos. Čigāni tai sekoja. Un trausmaini vicinot spārnus, putni pārvērtās par cilvēkiem. Tikai viņu dvēseles palika tās pašas. Tās piederēja putniem, kas aizmirsuši lidot. Varbūt tādēļ čigāni dejās redzam tik daudz brīvības, skaismas un dvēseles. Čigāni dēļ mums dejos grupa Kurpes un deju koreografējusi Valda Kalpuža. Sagaidām ar aplausumu. Tavs laukums jau